Ogres tehnikuma apsaimniekotajā mežā Ķeguma pusē notika starptautisks seminārs Ponce tehnikas demonstrācija. To organizēja Ogres tehnikums sadarbībā ar Kone Kesko un aicināts tika ik viens, kam interesē modernas meža tehnikas izrāde. Apmeklētāju vidū bija dažādi Latvijas arodskolu audzēkņi un pedagogi, Latvijas lauksaimniecības universitātes studenti un ar nozari saistītie uzņēmēji. Kopā bija vairāk kā 300 apmeklētāji. Mēs pirms pusotra gada arī konkursa kārtā iegādājāmies pēdējo Ponces izvedēju tehnikas modeli Ponce Elk, ar kuru mūsu audzēkņi ikdienā strādā mežā, praktizējās mežā un, kā mēs sakam, 1 stunda prakses atsver 10 stundas teorijas, un mūsu audzēkņi, kuri tiešām ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, skolu pabeiguši, viņi ir normāli konkurētspējīgi strādāt mežā, un uzņēmējiem nav jāiegulda līdzekļi vēl, lai audzēkņus apmācītu, viņi jau ir spējīgi strādāt. Mums ir arī John Deere tehnika, mums ir gan forwarders, gan harvesters, strādājam ar visām šīm tehnikas vienībām. Ogres tehnikums dara ļoti lielu darbu, ļoti apsveicamu darbu, audzinot šos studentus, uzklausot noteikti uzņēmumus, kādas tās lietas, kādas tās prasības, ko prasa pēc tam attiecīgi jau uzņēmumu mežā no operatora, un viņi to visu pēc tam liek lietā. Mēs palīdzam ar šo visu literatūru, ar visiem iespējamiem materiāliem, ko var izmantot studenti. Šai tehnikai, protams, lielākās priekšrocības ir ražīgums, ļoti liels ražīgums mežā, degvielas patēriņš un tas, ko tā tehnika var izdarīt tajā noteiktajā laika posmā, ko operators izmanto tieši mežā. Ja kādreiz maksimāli domāja tikai par to, lai varētu sagatavot apjomus, kubikmetrus, no kāda bija atkarīga alga, tad šobrīd jau tiek domāts arī par mežu kā tādu, lai pēc iespējas mežs netiktu postīts, meža zemsedze, vispārējais. Un pats galvenais tiek domāts par cilvēka veselību. Maksimāli ērti būtu gan strādāt, gan pēc iespējas maz lieku kustību būtu, un maksimāli tiek domāts par cilvēka veselību ne tikai uz to brīdi, bet arī nākotnē. Mācoties Ogres tehnikumā, ir iespēja piedalīties gan augsta līmeņa sacensībās, gan arī doties pieredzes apmaiņā ārpus Latvijas. Mums arī ir visādi pulciņi. Es personīgi kokāzēju pulciņā. Ir iespēja piedalīties augsta mēroga sacensībās, braukāt uz pasauli. Piedalījos rāmā sacensībā, forwarder uzules kraušanā un ieguvu 2. vietu. Tur varēja jebkurš interesants iet un piedalīties. Man sanāca aizbraukt uz Ukrainu, pieredzes apmaiņā. Tur iepazinos ar Ukrainas meža skolu. Un mēs pastāstījām viņiem par savu skolu. Atzinīgi par sarīkoto pasākumu un Ogres tehnikuma piedāvātajām mācību programmām izteicās arī citu mācību iestāžu audzēkņi. Katra diena ir kaut kas jauns. Es uzskatu, ka nebūs mežā vienādu kravu, ko izvesti. Mainīsies apstākļi, mainīsies sortiments. Mežā strādājot ar tehniku ir jādomā jau soli uz priekšu. Kādu kravu es nākošo uzlasu, kā es apbraukšu šo, ja, piemēram, ir augsnē mazāka nespēja, trajektorijas, viss pārējais. Ar meža jomu saistītās profesijas būs pieprasītas vienmēr, tādēļ ir vērts izvēlēties studēt Ogres tehnikumā. Iegūst mežsaimniecības izglītību, ir mežsaimnieks, tad ir meža mašīnu operators, kas brauc ar šo tehniku, un meža mašīnu mehāniķis, kurš ne tikai spējīgs braukt ar šo tehniku, bet arī viņu remontēt. Tātad tur ir 2 vienā, tur ir praktiski 2 profesijas. Tur gan operators, gan jau remontēt spējīgs tehniķis. Ogres tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs un piedāvā ļoti plašas iespējas visiem, kam vien rūp papildināt zināšanas vai pat apgūt jaunu profesiju mūža izglītības nodaļās. Mēs dodam iespēju iegūt A, B, C, C1, E, tas ir piekabe, D, D1, autobusi, tas ir smagās un vieglās mašīnas, motocikli, un beidzot ar to, ka A un F kategorijas traktora tehnikas vadītājus, kuri jau pabeidzot šo skolu, samaksājot naudiņu, arī jau ir spējīgi strādāt droši vien arī mežā vai izmantot to savās saimniecībās. Paralēli tam apmācam ar priekšzināšanām, bez priekšzināšanām motorzāģu vadītājus, medniekus, mednieku vadītājus. Sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem mums ir arī meža kopšanas un atjaunošanas kurs, bez kura šobrīd Latvijas valsts mežos strādāt nedrīkst. Līdz ar to Ogres tehnikums gaida ikvienu interesentu. Sīkāku informāciju meklējiet mājaslapā.